Kā jūs domājat, cik ir lielākais prezentāciju skaits, ko esmu rādījis vienam īpašumam? Nu, davai es pateikšu 50. Ok, Melis. Es domāju, vairāk un kaut kādas 70. Ok. Tā Melisija, kas pateica 70. Mikrofonu vajadzēja. Jā, Melis teica 70. Jā. Jā. Un, lūk, un tad īstā pareizā atbilde ir, ja nemaldos, 87. Jā, bet tas bija kaut kādu, man liekas, 6, 9 mēnešu laikā. Nu, restīvi bija ļoti laba cena, bet ļoti sarežģīts objekts. Un man tā kā visus cilvēkus piesaistīja, es visus cilvēkus brīdināju par to objekta sarežģītumu, bet visi tā pateica, es gribu skatīties. Kas tur bija? Privātmāja. Privātmāja, bet ar ļoti mazu zemes gabalu, ar ļoti vajadzīgiem ieguldījumiem mājā. Un vēl uz pusi dalīja ar kaimiņu. Nu, jā. Pusi zemes gabalā. Nu, lūk, un cilvēkiem ļoti uzrunāja cena, bet neuzzināja pats īpašums. Un tad es rādīju tiešām ļoti, ļoti daudz reižu. Paldies Dievam, mūsu stratēģija ir likt vienreiz nedēļā vai vienreiz pa 2 nedēļām. Un tad nebija tā, ka īpašniekam katru vakaru sveiki, mēs esam ar 3 cilvēkiem. Es nevaru iedomāties. Tā 30 reizes. 80, cik tur bija? Jā, 87 cilvēki. Jā.